Shut up, Morty. You're 14. You watch videos of people on YouTube reacting to f***ing YouTube. That's the whole cycle of your generation. Consuming content about consuming content, never creating anything real. You're stuck in an endless loop of distractions, Morty. The universe doesn't care about your reaction videos, or your likes, or your follows. It's all meaningless, Morty. Nothing you do really matters. And the sooner you realize that, the better off you'll be. Wake up, Morty. You're stuck in the shallow pool of entertainment that distracts you from real life. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Labrīt visiem! Ir sestdiena, agrs rīts, saulīte spīd. Spīd tā, ka visas saules sev paņem salves. Paldies! Bet nemainīgi ar jums sestdienas rītā Rihards un Salvis, un esam satikušies par godu tam, ka ir iznācis jauns battles, ko mēs Salvi šorīt skatīsimies. Zigā, šorīt mēs laikam skatīsimies manu visgaidītāko battlu, jo šodien battles ir Dzīve pret Jaso, vai kā viņš sev mēdz dēvēt. J4 SSO, jā. J4 SSO, tas izklausās pēc kāda gaķika čīta koda. Man atkal liekas, ka tas varētu būt kaut kāds Hennessy J4 SSO. Okay, bet jā, man šobrīd favorits no pieteikumiem ir Dzīve. Tāpēc es reāli ar nepacietību gaidīju šo battlu. Es arī gribēju, pēc tā iepriekšējā battle, ko mēs skatījāmies, kas bija tāds, manuprāt... Tas bija dobra tāds. Jā, es domāju, kāpēc tika pieņemts lēmums to izlaist pirmo. Nezinu. Jo es stipri šaubos. Es, protams, ceru, ka visi tie 8 battle būs tik krūti, bet vai nu viņi izlaida pirmo, jo negribēja, lai līko pārāk daudz informācijas, zini, jo tas battles reāli tāds kontroversāls īstenībā. Bet jā, labi, laikam garās runas pie malas, ķersimies klāt, jo es gribu dzirdēt reāli, jo pēc pieteikumiem abi divi šie džeki bija ļoti labi pieteikumi, viņiem bija Dzīve bija tas, kurš cepurē repoja uz bruģa. Jā. Mauca, un Jaso bija tas ar šitiem te moči. Jā, kuram to operators bija. Jā, tā kā es domāju, aktīvais. Ka aiziet, ķeramies klāt. Brokastīs šodien mums ir pildītās pankūks ar biespienu un tēlu. Man paldies, Rihard, man prieks redzēt, ka tu no rīta esi strādājis, saceps plānās pankūciņus, sapildījis viņa biespienu. Tā kā, ko vēl vairāk var vēlēties? Tādu draugu kā tu, es novēlu jebkurām. Paldies. Davai mācam, ja? Pēc tam, ja būs laiks, kaut ko vēl pabazarēsim tur. Tā, Jā, un, protams, visiem grib pateikt to, ka neskatoties uz to, ka mēs Salvi uz pasākumiem neiesim, lai sev nenospoilot to, kas uzvarēs un kas notiks. Jūs noteikti aiziet, tāpēc, ka pasākumi tiešām ir krūti. Nākamais pasākums izskatās, ka ir 25. janvārī. Gan jau, ka tā ir sestdiena, ja? Tā kā, nezinu, noteikti vajag aiziet. Un es nezinu, mēs vakar ar Salvi sākam runāt par tādu lietu, ka mēs iepriekš bijām apņēmušies, ja mēs savāksim tos 100 subscribers, ka mēs ap Ziemassvētkiem uztaisīsim kaut kādu laiviņu, kur mēs kaut ko darīsim, kas vēl nav nodefinēts, kas tas būs. Un mums tie 100 subscriberi, paldies jums, ir savākušies. Tagad tas mums būs jādara, apkai ceļu vairs no tā nav. Būsim mēs laivā ar telefonu, uz kuru varēs piezvanīt. Mums vēl jātiek līdz tam, lai mēs to visu varētu sakāt. Jā, tā tehniskā daļa jāizdomā. Bet mēs arī vakar runājām par to, ka mēs varētu nopirkt 2 biļetes, tā kā sev, bet īstenībā paši uz viņiem neaiziet. Un tā laiva laikā viņas uzdāvināt kādam no mūsu subscriberiem. Tā kā, nezinu, vai mēs to darīsim vai nedarīsim. Droši paliek nedroši, ka viņš uzblēs pa pogu subscribe. Viss, mācam, jā? Sākam. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles. Ir sākusies jauna sezona, tā ir 6. sezona, un es saku palādīju, vai mēs varam iedot rokas? Mums ir jauni džeki sezonā, kā katru gadu, un būs interesanti. Būs ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši battle, es teiktu tā. Bet pirms mēs sākam, pirmkārt gribu pateikt lielu paldies Monster Energy, un otrkārt gribu pateikt lielu paldies mūsu galvenajam sponsoram LVBet Sports. Iedodam maksimāli rokas! Kur jau burka tev šitā ir no telē? Super! Cik ilga laika ejam pie reperiem. Pirmais pāris, abi divi džeki. Aiziet priekšējā, ka mēs filmējam ne pagājušo, kur bija Gustavs, bet pirms tam, ka filmējām. Tā ir tā pati. Tā ir tā pati burka. Viņa pirms tam bija tukšāka, tu viņu pildi. Bļaļ, Rikard.
Kas ir? Nu, tu neesi sapildījis pats viņa gadījumā. Pagaršot. Es cik... Labs ir skatāmies. Jā, mums ir tāds nerakstītais likums mājās, ka... Pildīt Nutella. Nutella ir jābūt vienmēr. Pirmo reizi tāpēc reperi pa labi no manis. Saka, kas tu esi? What up, though? Zīm, a.k.a. Dievišķīgais zigzag, ja tu nezināji, tad tu tagad... Kas banāt? What up, though? Zīm. Sabi divi džeki, pirmo reizi tāpēc reperi pa labi no manis. Saka, kas tu esi? What up, though? Zīm, a.k.a. Dievišķīgais zigzag, ja tu nezināji, tad tu tagad zini. Tie cilvēki bazarē, jā. Un Okay. reperi Es pa par kreisi. dzīvi. Saka, kas tu esi? Tu par dzīvi. 401, jaso! Burlaks vēl nav nokaitināts. Pēc izlozes, kuru jūs neredzēsiet, sāks dzīvi. Tāpēc Melošeik, pirms mēs sākam, ierodam maksimāli troksni! Davai. Let's go, Melošeik, aiziet pirmais rauns. Ķeramies pat taisno pie lietas. Tu izskaties pēc tā Janeka, kas skolas laikā ēd puņus un ostīja līm. Pre klases biedriem agresīvs, nevarēja nosēdēt. Ķipa klases bauns ar UDHS, bet ne džek, ne vecens. Nedomāju, ka tu esi visai interesants vai smieklīgs. Dēļ tā tu tās prāks, bet šeit tev nesanājas kompensēt savu plāno prātu, metot tukšs vārds. Bļet, tu esi freestyle repaks, jo tu rakstīt nemāk. Moši rok priekš jenotiem, bet šis ir 3-7-1. Vienīgā reakcija, ko tabu ir jenotīt. To, ka Es aizmirsu pateikt, jā, ka neviens no šiem džekiem, karoči, nav iepriekš battlos piedalījies. To es sapratu jau arī no pieteikumiem. Okay. šodien tevi tīsājas čista ziņa, jo nemaz nevar pateikt jāsau bez tā ēs pa vidu. Ar visiem saviem jo, nenoslēpsi to, ka tavas rins ir tīrs. Vārdā dolārziņas un 2 numur 4. Kāds iemet 0-1 un iedomājies, es tā grubī repu. Man ļoti patīk pus no Logic, Macklemores un MGK. Un tad dziesmā raud, ka tev nevajag mīlestību, tikai naudu. Nav brīnums, ka tavu mūziku tā sūkā, ja tu nemīli hip-hop, tad tu un tavas sīks čist bitch klit 401 var atpisties. Kā man bezī šitais negatīvais tipāžs, ķip tā kā mūķeni. Tu dzirdi vispār bītu? Tas ļoti, es nezinu, mums kaut kas jāpadomā par mūsu te skaņu ir, jo cirēs kaut kas pazūd. Vai nu burlaka teksti vai bīts. Es dzīvu cieši, mājās skaties Andrei T, top 10 BKP so manifestēt. Tu dīdēnīgais kropu, vienīgais, ko tu manifestēši ir rieks uz tavu zodu, no Tidler, listen. Izaicini mani un tu izaicini likteni. Es viens maucu K2, šito pats nav freestylā, tu pat netur līdz ar riteni. Stāv uz biznes, tā kā tirgot flīz, bīgs tepa krīzes šīs zemes strīds. Atstāj pagātnē šo pagānu tā kā krusnes. Es tā kā esmu feminists, es mīlu visas kūces, bet tu esi izņēmums. Pēc šī battle labāk rapam saki Sia, klapēc iet savu uzņēmumu. Vai Sia tā kā kārtīs, tev likās, ka tev pārbīja, bet pacel šitas Kens. Redz, tas ir kā punchlines skan. Tu par to nezini neko, jo viss, ko tu bļet dari, ir freestyle. Brīvdienās pa pālim kaut kādos bļet parčikos un palies lepnis. Nu, ja godīgi pagaidām, nu tā, zini. Nu, nav nekas tāds, par ko baigi aizķerties. Es nezinu, vienkārši man mazliet tā liekas, ka nu nav atskaņa īsti arī. Tā kaut kā viņam tā vai nesanāk īsti nolandot to visu tā, ka būtu tās atskaņas vai tur vienkārši kaut kas nav tāds, kas kaut kā, nu, es nezinu. Tas varbūt ir vakara pirmais battle. Nē, varbūt šito norakst mums beat sūdz, Tad, kad ierēbuši cilvēki tevi uzhaipo, bomvojāži, saka 3-7-1 Dievu, varbūt nākamgad vajag pieteikties uz jau tur. Pujak ķipa mēģina pacelt repaks, kamēr paši nav nekur. Kas lido ārā, jā, pēc katra tavu bāra, jā, savu seštaku vārdā, jā, tev pīsies, bļē, mājās, jā, tev pīsies, bļē, mājās, jā, pīsies, mājās, Tie viņš čom. Ok, Kevins patika! Nu tāds. Iedodam! Post Malones. Kevins patika pirmais! Kur Post Malones? Zaļajā džemperī nav Post Malones. Jāsau ir jāatbild Melošeik, let's go! Ok, shoutouts dzīvļa, Džeks. Es nezinu, man kaut kāds brain damage laikam ir, tā saka Post Malone, un es vispār galvā nevaru salikt, kā viņš izskatās kopā tajā brīdī, man likās, es nezinu, Macklemores. Saņēmās pīs. Ok, Bet tagad, kad es atcerējos, kā viņš izstāst, tad jā, labs joks bija. Vai domā kādam pīs, kas tu esi? Nē, vai domā kādam pīs, kas tu gribi būt? Nē, vai domā kādam pīs, kas tu esi? Man patīk tā. Bet viņam tas viņa, kā viņš močīja, tas nav tāds bišķīt ozola vibes, tev neliekas tāds?
Nu, paklausies, bišķi. Paklausīšu. Nē, vai domā kādam pīs, kas tu gribi būt? Nē, vai domā kādam pīs, kas tu esi? Nē, vai domā kādam pīs, kas tu gribi būt? Nē, katram pienākumi savi, man vajag iznest šito miskas. Bruno iedeva man pirmo, tas ir dzintars. Numur 1 aiz pieteikumiem, blē, vai nu šīsta? Mani ievēlēja čats, tie, kas neticēja, nahuj pisat. Man pie dīs. Nē, ka mēs tikko laikam uzzinājām to, ka Dzī īstajā vārdē dzintars. Dzintars, un viņš ir bijis laikam pēc pieteikumiem top 1. Huizin. Nu, tur tā bija. Pieteikumiem, blē, vai nu šīsta? Mani ievēlēja čats, tie, kas neticēja. Tas ir dzintars, numur 1 aiz pieteikumiem, blē, vai nu šīsta? Mani ievēlēja čats, tie, kas neticēja, nahuj pisat. Man pie dirs, domāja, vai dzīvoks. Es tik un tā, kuri jau nostavu dzīvi. Žok, pisprom no bēt kā menti, pakaļ dzītos. Bazarē par ielu dzīvu, lauko dzīvo. Tos sūds nav labs, man tik indīgs tavs čuvok, tā kā dzīves sudrabs. Domā pats, cik tālu tiksi batlo, jo pret man dzīvi flekso. Bet nu, kur ir tavas babkas, jā? Arindām nāku cirs, nostāt dzintara dzimts kok. Pēc batlā dzeru dzirkstoši, jā. To, ko tu dropos uz plaukta liek nost. Ar zeķi pie rokas savus senžus neapkauno. Jau internetā sen, ar mās tais video. Tā vlogot nesen nāca, ko tu meklē repā idiot. Paliec pie savu YouTube, tais suka anekdots. Saku, paliec vēl tie tā, šito dzintaru neizkaloja no jūras, viņu nopirka uz tirgs. Ja tie cilvēki manā rajonā fujek man pie dirs, tie cilvēki tikai cover autist. Kāpēc jau dzintaru? Man ir jāprāto šeit. Kā vispār pieņem batlos reperus, kas ir tiešām no name. Man atrast nekur un nemeklētu, ja būt, jo nevienam nepis, kas ir dzīve. Es nezinu, pat šito flow es vienkārši nevaru. Viņš man griež ausīs. Tas beats vienkārši, man liekas, viņiem tāds ir. Nu, apakšā, ja paklausās beatu bišķīt, nu viņiem ir tāds. Viņš ir riktīgi. Nē, bet šitajā vietā var arī pist divreiz ātrāk vai divreiz viņš nevar divreiz ātrāk. Meklētu, ja būt, jo nevienam nepis, kas ir dzīve. Bļen un nahuj to sūd. Vai domā kādam pis, kas tu esi? Nē, vai domā kādam pis, kas tu gribi būt? Nē. Nu, viņš tīri kustības ziņā ir uzvarējis. Vai domā kādam pis, kas tu esi? Nē, vai domā kādam pis? Man nē. Pāns. Nu, kam tu atdotu pēc pirmā raunda? Šobrīd pēc pirmā raunda Jaso. Es godīgi nevienam neatdot. Man tāds šitais neizšķirtais. Paliks pie maniem. Bet nebija slikti Jaso. Likās, pirmkārt, Jaso varēja saprast, par ko viņš mauc. Par ko viņš mauc? Nu, bija tās personīgās arī kaut kādas lietas. Pirmās divas lietas, ko viņš pateica, ka viņš sauc dzintars un ka viņš tika šeit kā pirmais. Nu, labi. Nē, es vairāk par to, ka viņš tur uzdirs, ka viņš tur ar māsu kaut ko tas dzintars ir taisījis YouTube video labāk, lai paliek pie tā taisa joks. Nu, zin kā, viņš ir uztaisījis kaut ko research, kaut ko atradis. No dzīve es nedzirdēju neko tādu, kas man aizķertos baigi, kas paliktu, ka, bet šitais bija kaut ko izgājis pa Jaso, uzzinājis. Nu, bet, jā, to es piekrītu. Bet atkal, dzīve man liekas labāk vienkārši skanēja. Nu, nē, šoreiz man Jaso patīk vairāk. No, bet es saku, es neatdu. Nu, tikai es teiktu, ka neizšķirts tā. Nē, es īsti dodu Jaso pirmo raundu. Nu, labi, dod. Nu, īsti es dodu. Man pohu ir. Ok, palādi un pavostamies, kā jums patika pirmais rauns, eju! Nu labi, sākam ar otro raundu. Dzīve, tev ir jāsāk melošīgi aiziet. Paklausīsimies, kā būs šis beats. Sākas, kad pa tālu aiziet nepotisms. Es savu vietu šeit godīgi izcīnīju. Vai tu tā varētu teikt? Ar tādu pieteikumu Čats un Bruno tevi lutin. Tavā vietā labāk vajadzēja Pukinu. Viņš vismaz teica, ka ir kristietis, ar ko nevajadzētu pisties. Nevis tā kā tu itim. Jā, mums Pukins ir tas čoviks, kas mums komentāros rakstīja. Nu, viņš tur atbildēja, jo tur, viņš kaut ko ierakstīja komentārā. Ir kaut kādi cilvēki, kas sako līdzi, un viņi tur iekomentē, ja mēs kaut ko nepareizi esam pateikuši, kas ir krūti. Un tad ir vēl mums ir viens džeks, kas tur pats bija iesaistīts, kas vēl iekomentēja zem viņa, ka viņš vēl nepareizi tur. Ja nezinu, nedirst. Ja mums teica, ja mēs nezinām, lai nediršam, un tad viņam pateica, lai nediršam. Ko gribējuši to darīšu, un tas jums patiks. Par neko tu nepastāvi. Jau man vieglu prātu, jaunam nācās karā nākt. Un es nāku nost tev vācu, tā kā vācu barbāri. Pač kā Bruno Seis, teiks, ne?
Par trako rīmu. Divreiz uzdevies. Nevis tā kā tu, itim par neko tu nepastāvi. Ai, jau man vieglu prātu, jaunam nācās karā nākt. Un es nāku nostavu vācu, tā kā vācu barbāriskās sils. Man pat nebija jāiesprings, tevi iegāz iekšējie konfliktu korupcija. Tu tiešām domāji sēne māču un AFK par mani labāk sarakstīja. Pēc pēdējā raunda 2 min tev vajadzēs neatlaidīgu terapiju. Bļā, atkal kaut kā tas beats ir kaut ko, es nezinu, Kaut kāds. Kas notiek? Es neko godīgi nesaprotu. Neko nesaprotu. Tu cien, ka ieradies, bet pārējais te ritēs tieši pēc scenārija. Pakī savu senzīti, te neapgāzīs, jā, jāsiņš svaigs, man ir tā saules Tu nedzirdēs. Atkal mums rakstīs, ka skaņa dupsī. Skaņa dupsī, viss slikti. Tieši pēc scenārija, pakī savu senzīti, te neapgāzīs, jā, jāsiņš svaigs, man ir tā saules starjaut. Šie volt pat nav uz maks, sīkais origo bērnels sipen kūpet, nespīt to tās paks. Tu neesi tik krūt. Tur bija sīkais origo bērnels Sipen kūpa. Tā ir bija kaut kāda dziesma Sipen kūpa. Es neatceros, kam viņa bija. Sipinu kūpiņu. Jā. Es to viņu biju rādījis. Jā, vecīt, tā bija kaut kāda laika, kad mēs strādājām. Tas bija tāds baigais vaibiņš mums. Bet kas tie bija kaut kādi? Origo bērni, viņš teica. Labi. Uz kā tev, bļa, liekas, es tikko nosaucu visas tavas dziesmas, un, bļa, neviens to nemaz neizsaprāt. No acīm redzot, viņš tur ir bijis. Ja tas esi tu, tad mēs esam dzirdējuši tā dziesmu. Un tā dziesma bija laba. Jā. Es tikko nosaucu visas tavas dziesmas, un, bļa, neviens to nemaz neizsaprāt. Pēc tam pārbaudīsim, vai tas ir jā. Tāpēc Eminem paģop, kā prostā kaut kā nelīme. Tev nav tā klejstēn, patur savu ļevo muzo un labāk turpin demokrāts suk. Ja tu netur līdz, tad Biden nāc no iecavs uzvedību, tā kā repo 313. Ok, bija rabbit, šitam bribam basam, tu esi 5'8 par īsu. Fiks maten, ņipas pisas kā samagonka bez zacens, tu savu vārdu no... Ok, kas tā kaut kas jau sāk notikt beidzot? Fiks maten, viņš teica. Uzvedība tā kā repo 313. Ok, bija rabbit, šitam bribam basam, tu esi 5'8 par īsu. Fiks maten, ņipas pisas kā samagonka bez zacens, tu savu vārdu no lola nopis dzīvi. Par to fiksa matenu saprat referents? Quick math. Quick math. Bet es vienīgais te repoju leģendu līgas nesaprotu, kā šī kūca tik daudz mīžu un nekad neiezīmē teritoriju. Dzīvi detektīvs, tu savu īsto dzīvu un vārdu cītīgi centies paslēpt. Bet Sāša, es atradu to vidā, kur tu karjeras dienā klases priekšā pamatskolniekiem brē uzstājies. Vaigiem sarkaniem kā diplomātu, numurzīmes acīm grīdā, olfu bītā murmināju, cik tu esot neatlaidīgs. Īsāk sakot, sīči īsti nebija iespaidot, bet ja nopietni, jāsiņš ir hard. Pamatskolas gaiteņos, tieši tāpēc tā kā tu man blakus neizstāv. Nice try, Didi, es tev tikko izcep dzirdi, kā tā pants. Ok. Mums vajag vēl iesilt. Ierobaks vēl troksi iesilt! Nē, dzīviņš paņēma beigās, tur uz to personīgi kaut kādu. Nu, bet ko? Par to skoliņā uzdies, ka viņš tur offbeatā mauc. Tā kā, what the fuck? Nu, kur ir tavs skoliņas video? Tieši tas, ko es gribēju teikt, ka mēs jau esam tā paudze, vai ne? Pa kuriem ir tik daudz čērņa visur atrodama. Īpaši tagad ar visādiem AI tūļiem. Tu pēc cilvēka sejas var atrast, kur viņš tur, es nezinu, par jebkuru cilvēku var atrast, kaut video, kur viņš tur pamatskolā kaut huņu dara. Ja tas nav nekas tāds ļoti... Nu, labi, ok, varbūt viņam nav kontroversāla dzīve, tur viņš nav kādam parādā naudu vai kaut ko tādu. Whatsoever. Bet tas ir labākais. Man nelikās super kaut kas tāds. Kāds viņam bija vārds? Kam dzimtas? Jaso. Saša viņš teica, man liekas. Saša. Varētu būt viņš Aleksandrs. Ok, redz, es nezināju. Bet tīri par to, tur jau nebija nekāda uzdarsiena. Viņš vienkārši, tu skolā filmējies, kādu video stāvēja sarkaniem vaigiem, stāstīja, kāds tas neatlaidīgs. Labi, bet viņš kaut kādu info ir izredzis, tad viņš ir arī gatavojies tam. Labi, es nezinu, skatāmies tālāk. Labi, skatāmies tālāk. Ja? Nopirdies? Nē, es zināju, ka tā izklausās, bet tā kur rīvējās tā. Man arī vajag tādu krāsu. Tev arī ir vēl joprojām slimoja vēl no šaumeča. Zē, benzo. Yeah. Ok, jā. Nu labi, pietiks. Tas jau bija. Tas jau atdod viņam. Yeah. Tie
cilvēki, Lidla versija tie tur, paliec savā dārzā, turpini buhāt savas duļas, domāju vlogot beigs, un būsi gudrs, bet dzīves sūri viņš til izauga par muļķi, neņem personīgi, jo jūs jau džek bez personības, cik grupā esat, ceru visi šodien esat līdz, lai redzē, kā jūs lielais līderis dzīv, jau šodien krīt uz ģīm, jo atstāš papisienu zādes tā kā dzimums zīm, tu nevarēsi noslēpt, kas kādreiz tu biji, viņam ghostwriteris noteikti, jo viņam... Atstās papisienu uz ādas tā kā dzimumzīme? Ko tas nozīmē? Nu, paliekoši. Es nezinu. Tu nevarēsi noslēpt, kas kādreiz tu biji. Viņam ghostwriteris noteikti, jo viņa pants jau ir miris. Viņa sens vēl ir ārstēlo gangster. Es pīs, tev ir Mandela efekts, redz, kā pacēli pīķi. Nezinu mierā ar sev, meklē validāciju no citu. Tev dvēseli ir piedi... Nu, neko arī viņš ir ķipa izracis kaut kā tur baigi personīgo faktu, ka tas viņa sens ir ārsts, nu, bet kas tas vispār pa uzdirsienu ir? Zini? Tas ir vienkārši... Es pagaidām tur neesmu dzirdējis neko uzdirsienu. Tas būtu godīgi dārā krist, kur dabūja tādu black galvas formu, tev bērnībā sit. Šonedēļ bija Helovīns, viņa galva nav novilkt. Baigais reperis es, nevar arī patikt pat tēri burt. Nenospiedu SF. Šeit bija, jā. Bet kaut kas viņš tur nesagāja viņam. Nu, viņš tur nokula pats kaut ko par Helovīnu. Viņš tur bija sagatavojis kaut kādu galvas formas garo lainu, bet pats nošapstēja un... Es gribu dzirdēt. Ir piedirs, tas būtu godīgi dārā krist, kur dabūja tādu black galvas formu, tev bērnībā sit. Šonedēļ bija Helovīns, viņa galva nav novilkt. Baigais reperis es, nevar arī patikt pat tēri burt. Nenospiedu SF, lai nerādītu respekt. Radīju mēnesi tādos savu tekstu. Pīs ārā dzīve, pīs ārā dzīve, Šis ir freestyles jau, man liekas, jau. Ak, Dievs, nu slīgi. Nu, es joprojām nevaru nevienam atdot. Tā kā viss cieņas žūrijai, sorry, bet šobrīd, ja man būtu jāpinī, tā kā, es nezinu. Nu, zini, labi. Bet tur ir tā lieta, ko mēs pagājušais runājam. Ja būtu tā, ka Burlaks un Fēliks būtu sajaukti ar šitiem džekiem, viņi abi divi iespējams būtu tikuši tālāk. Un tur tā lieta, zin, kā te pāri sakrīt. Nu, jā. Bet, varbūt vēl ir pāri spriest, ir trešais rauns. Bet tas ir tas, ko es sākumā prasīju. Kāpēc tā kā Bruno vai tā 3-7-1 komanda pieņēma tādu lēmumu izlaist pirmo to smago batlu? Nē, man ļoti labi liekas tā loģika, tāpēc, lai nebūtu tur kaut kāda līka un fakti. Tas ir viens, otrs ir, ka, ķipa, lai dabūtu mūsu hukt, zin. Mēs jau tāpatās neatpisīsimies, mēs filmēsim visu to sezonu, mums jau pa vēlu ir. Varēja likt arī šito pirmo. Jā. Jā, es Viņš tādā pa pusē šokā. Man liekas, ka šis ir dienas pirmais reāli. Aiziet vēl šeit. Let's go, trešais rauns. Labākā Foro One ķemoties beidz. Tā vietā padomā pa Foro One K, tev stāsts palēt kaut kā nehito. Knapi Latveika. Es un Majaks smidzināts kraps, gatavu tavu dzīvi izkropļot. Mēs nejokoju, mēs neesam tā kā tu. Tu pa to slāca dzīvu tikai fantazē. Šito vārdāk bīm nevar atdarināt. Vienīgais brīdis, kad tu nāc. Kā es gribu vēlēt dzirdēt, kā viņš uzliks tā bija. Tev stāsts palēt kaut kā nehito. Knapi Latveika. Es un Majaks smidzināts kraps, gatavu tavu dzīvi izkropļot. Mēs nejokoju, mēs neesam tā kā tu. Tu pa to slāca dzīvu tikai fantazē, šito vārdāk bīm nevar atdarināt. Vienīgais brīdis, kad tu nāci dzels, kad tu žirī spinās. Bļa, kāda gangster, kāda brigāda, vecozēn, tā saka nava banda. Tas ir teātra pulciņš, sīkie Šarltoni, viņi ir, jā, gāž kā Babilon. Tu nevarēji dabūt bļa štuku pa bazaru, kur nu vēl 10 vai kā viņi tur sadāv, es nezinu, godīgi sakot. Štuku pa bazaru ir Ghetto Games freestyle battles. Kā es atceros kaut ko. Tu nevarēji dabūt bļa štuku pa bazaru, kur nu vēl 10 vai kā viņi tur sadāv, es nezinu, godīgi sakot, man nav ne jaus, jo atšķir nav šīta klauna. Es šito nedaru dēļ naudas. Man šo sezonu ir 4 batli, 4 kūcas kā musulmanis. Inšalā, man šitas dārzenis nedara. Dzī ir karnivors, pīvs uztur man, tev maize nespīd, kāpēc uz geto. Tu nevar tik brīvi te bazarēt. Mēs pietiekam geto.
Skaitīju lūkšanu, redzēju vīzi, kā pacel, bļet tev apis demijūtis, es pārvēršu tavu pūlu sapni par mūdu. Nesanāks tev te attīstīt savu utopiju, sēdies astro turfo 4-0 pasākums ir tavu traģēdiju. Tev putni galvā, bļet, paliec būrī, tu netur līdz tam rodeo. Siru pacel dienas pirms, cilvēks saka, es kopēju Kazimieru. Un ja pat tā ir, vismaz es normālu repaku kopēju, nevis kā šitas, bļet, nebīlais pretīgais kretīns grib spēlēt, bet repo AFK un tev tāpat kā viņam. Kaut kādi idiem tehnopāti, kas cosplayo kā reperīši, es nelēju pa darbu, ka tev tulīt atlaidīs. Sīkais gaļīgi dīķi, turi savu žokli rāmi, jo mans pīpis tavā mutē vienreiz brīdis, kad, bļet, hip-hops būtu tevī. Jāsniņš jau pats nika papis, jāsniņš jau pats nika papis. Atvedu tev smiltiņas no jūriņas, novēl, lai tev būtu viņas tikpat viegls, kā man šito pacelt. Smiltiņas, gēnīt, es tev pārvaukšu pārāt pārsāt, izgriezīšu. Zini, kā ir? Man patīk, kā viņš sevi pasniedz. Enerģijas ziņā viņš ir pārāks, un tas, kā viņš uzlec uz šitā beata, arī tas sākums bija ļoti labs. Bet tālāk viņš saka vienkārši kaut kādas, tev galvā putni paliec būrī, tas ir smagākais lēns no šī. Varbūt es kaut ko laižu garām un rakstiet komentāros, ka mēs lohi esam un neko nesaprotam. Viņi tur izteica 100 references, kuras mēs nezinām. Bet, un arī, es tev atvedu jūras smiltiņas, 3 saujas, un tad viņš jau pārprasa, viņš pats nopisa to visu bišķiņu priekš manis ar to, ka viņš pārprasa, you get it? Tur jau nav baigi ko pārprast. Miltiņas, gēnīt, es tev pārvaukšu pārāt pārsāt, izgriezīšu iekšas otrādi un tu bļausi tā sāp. Izbraukāju šito dārzeni kā omnibus, es labāk palikt nezināms un vientuņš nekā būtu māču tabļa pazemīgā kūts. Enerģijas ziņā... Ok, mēs beidzot pamodāmies. Viņš pacēla publiku. Jā. Let's go, Melešēk, aiziet! Esi Dove Džeks, huņa panta pēc batla noderies tev antidepresanti kiloji. Tevi instantu vēl lamājies, tā kā interesanta, labāk savācies pirms dirs man. Ar šito vienu, tā kā pirkstiņš uz augšu. Šeit bija labi, man patikās. Depresanti kiloji, tevi instantu vēl lamājies, tā kā interesanta, labāk savācies pirms dirs man. Bagas galvā devējs, kuri pīsāk, te ir pacelties pie maza tiktaks, kas cika uz mani būs pilns maks. Tu baigais, bļē, pisējs, bet viņa nereaģē. Tu jau tiec svīs, bet nahuj tverdē pumpuru videnē, Es Dove Džeks, huņa panta pēc batla noderies tev antidepresanti kiloji. Tevi instantu vēl lamājies, tā kā interesanta, labāk savācies pirms dirs man. Galvā devējs, kuri pisāk, te ir pacelties pie maza tiktaks, kas cika uz mani. Ai, bļēģ! Racing drīb, pāns. Jā, nebūs vairāk. Ok, iedod troks! Bet arī, parasti tur, kā kāds apišās iepriekšējās sezonās, viņš saka, davai reload, tur, iedod vēlreiz beat no sākuma, sākt un kaut ko tādu, un tā kā reiz parasti, jā, šitam džeku mūstais troks, un tagad Bruno vienkārši, nebūs vairāk, tā nebūs. Bet, Zini kā, varbūt noklausāmies arī, ko pateiks paklausāmies. Protams, ka mēs jau, tā kā, mums vajadzētu es vispār neesmu gatavs pieņemt lēmumu, kurš ir uzvarējis. Tu jau redzi reāli lēmumu, tur nav variku. Es nezinu. Pēc viena panta iztirzāsim, kurš uzvarēja. Man patīk tas pa interesanti. Tā notiek, tas battle raps tā notiek, bet laiks ir žūrijai. Džeki parādīja sev. Pirmajos 2 raundos bija iemīgu, bet nekas pēc tam pamodos nedaudz. Ok, labi, pirmais, kas teiks, ko ir dzirdējis, mums ir jāra žūrija. Un pirmais, kas teiks, ko ir dzirdējis, redzējis, viņš bija katru gadu pie mums nācis un beigās arī tika līdz finālam, bet netika varbūt tur, kur vajadzēja tikt vai nevajadzēja tikt. To jūs paši izlēmiet un tā tālāk. Bet iero maksimā troksnis Serpentīns! Jo, labs vakars. Prieks būt apakaļ savādākā formātā. Labi, bet ja tev jāpasaka, kurš? Tu saki, ka dzīvē. Es saku, ka dzīve. Tīri tāpēc, ka sapisās jāsaka. Ne jau tāpēc, ka sapisās. Ja būtu arī visi, es nezinu, ko es būtu sagaidījis no 3. panta, ko Jāsau būtu uzšāvis, un arī to 2, ja viņš nebūtu noticis. Es nezinu, man liekas, tajā 3. raundā
Viņš arī ar tādu labu enerģiju ienāca. Jā, nē, sākums bija reāli. Es jau gaidīju, ka būs kaut kas. Un es saku, es atdodu dzīvi tikai tāpēc, ka Jāsos apsās 2 raundos. Jo tas ir vienīgais, kas šobrīd man radītu atšķirību. Zini kā, šobrīd nedaudz laikam ietekmē arī manu vērtēšanu tas, kāds ir pirmais battles, ko mēs dzirdējām. Man personīgi, ka tur abi 2 džeki bija sagatavojušies. Ok, labi. Bija sagatavojušies. Bija noteikti līmenī. Šeit viņiem, es varbūt arī... Bet saprotu, tie džeki, kas bija pagājušo reizi, viņi abi ir... ar pieredzi. Burlakam ir salīdzinoši vispār, man liekas, šajā sezonā lielākā pieredze no tiem, kas piedalās. Un Feliks jau arī 2. gadu piedalās. Labi, pagājušajā gadā viņš tur vienu laikam battle tikai bija, bet stili. Labi, Kroči, tad mēs padzīvējam. Es domāju, ka... Priekš manis tieši tas, ka Jāsos apsās izšķīra, jo citādāk man būtu baigi grūti kaut ko tur. Zini kā, abi 2 džeki, mēs saprotam pirmo reizi. Jā. Pirmā pieredze. Pirmais vakara battles no pieredzes vienmēr ir bijis grūts, bet džeki jūs izdarījāt to darbu tieši kā es cerēju, kā tas notiksies. Runājot par to, kurš bija labāks kurā raundā, es ilgi neizplūdīšu, es tādas galvenās atsauces pierakstīju, bet pa lielam pirmajā raundā dzīvi. Tu biji džeks, uz ko es skatījos jau no pieteikumiem, jo man likās, ka tev bija ļoti interesants pieteikums. Jāso, es jau zināju, ka viņš rubīja fīšku, man bija ļoti interesanti, kas te notiks. Pirmajā raundā es gaidīju no tevis vairāk, varbūt tā enerģija, varbūt kaut kas bišķi pietrūka, arī tas, kā tu pieteikumā mauci interesanti balsis mainot, to es ļoti gaidīju, kas ļoti interesanti. Tāpēc pirmajā raundā man labāk patika Jāso, jo viņš plūda pa to bītu, vienkārši viņš iemeta versatile flows, tā kā Večuk Malets tiešām. Pirmais rauns Jāso. Otrais rauns, tu jau sāki kustēties uz to pusi, kur es gribēju. Runiet pa dzīvi, ja nu kas nedzirdēja. Tu sāki kustēties, bija jau panči labāki, bija on point, bija arī interesantāk. Jāso, tu biji labs, žēl, ka nočokoji bišķiņu 2. raundā, bet still, man ļoti patīk, ka tu nāc atpakaļ un nebeidz uzreiz beigt repot, ka tu piesim iečoko bišķiņu. So, respekts par to. Otrais rauns aiziet dzīvi. Un par 3. raundu runājot, teikšu, kā ir no tevis, es sagaidīju beidzot to, ko es ritīgi gaidīju. Man patika viss. Man patika gan kā tu iemauc, man patika tavs flows. Flows bija sīk, un tu mauc tiešām tā, kā es vēl nebiju ne battlos dzirdējis, laikam arī nekur citur. Ilgi neizplūdīšu, mana balss iet dzīvi. Ok, 1-0. Nākamais, kas sekoja, redzējis, ko ir dzirdējis. Viņš atnāca, uzvarēja. Vakar izdeva albumu Vernisāža, ko visi gaidīja. Un tas ir, maksimāli troks, tas ir Galnieks! Jā, misters Veni Vidi Vīci. Par battlu. Krūti. Bija labs battles. Bija potenciāls labām battlām līdz pat pašām beigām. Battle raps ir ļoti skarba vide. Es pats esmu vairāk kārt sapisies battle rapojot. Es zinu, kā tas ir. Bet pirmie 2 raundi bija ļoti tuvi, manuprāt, arī līdz tava raunda beigām. Es līdz pēdējiem nevarēju izlēmt, uz kuru pusi svaru kausi slieksies. Tu ienāci krūti, tu ienāci ļoti saudabīgi. Tev ir ļoti saudabīga maniera, un es brīžiem varbūt nenoķeru visu, un tas ir tāpēc, ka es neesmu iepazīstis tev pietiekami. Jo tas ir super inčīgi, kā tu repo, un tev ir ļoti interesanta maniera. Tam, kā tu vispār attiecies pret šo te battle. Tev savukārt ir mega krūts stage presence. Tu ļoti forši kusties, tev ir forši deliveries, bet reizēm man trūkst tas saturs. Tas ir komentārs, par ko tev minēja jau iepriekš pēc tava šovmača. Šoreiz, manuprāt, tu biji latiņu pacēlis, tu biji galvas tiesu pārāks, kā tu biji šovmačā attiecībā pret saturu. Bet tev bija tas liktenīgais jokes, un tas sāka parādīties, kaut kādas aizgūtnes sāka parādīties jau 2. raundā, kad tu bišķiņ nomambloji. Un tad sekoja kaut kāds, 10 sekundžu vienkārši pisārā, kas man likās, tas nogrieza pusi no raunda. 3. pantā tas izšķīra visu, man balss iet par dzīvi. 3. pants bija mega hard. Bet paldies abiem 2 džekiem.
Ok, labi, 2-0, mēs jau zinām uzvarētāju, bet mums ir jāpasaka jauns žūrijas loceklis. Mēs ilgi bijām runājuši, ka viņš nāks, un viņš beidzot arī šeit. Tas ir Misters Mauzolei Diena, Mauzolei mūzikas, Demon dienas, banda, New Wavy, un kā nevienam cits zināms mīlēts, Steips ierom troksni! Uztaisam troksni 3-7-1. Tas bišķi jau, ko viņš tagad pateica, tāds, es nezinu, man tāds, flashbacks no bērnības, ka tev ved vecāki uz baznīcu. Nu, baigi nē. Zini, baznīcā parasti, kad ir tas, ķipa, iznāk tas tur priesters, un tas pirmais, tas atklāšanas, zini, ķipa, viņš tā kā, ķipa kaut ko saka, bet tā kā iedzied. Un šitais, ko Steips tikko pateica, man rītī kaut kā tādu flashbacku atsit. Uztaisam troksni 3-7-1. Tā, pa lielu Džeki jau pateica visu, kas ir sakāms. Es pateikšu tas, kas man patika atsevišķi jūsos, un pateikšu, kas nepatika. Man patika tavs battle presence. Tu ej šitā te virsū, man sajūt tāds, damn, Bigijs ir balts. Man patika tavi flowi. Tevi kreizījās flowi ļoti laba dikcijas. Tāpēc ir dikcija kaut kas tevi reāli jāuzlabo. Tas ir iemesls, kāpēc es neeju batlot. Overall, jā, tā čaukošana riktīgi, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc neeju batlot. Tekstu atcerieties, riktīgi svarīgi, ja es dzirdu vienreiz čauks, ok, bet bija vairāki, vēl viena lieta, uz ko nevajag tā kā ieklamēties, tie hype momenti. Kam tu pis, man tu nepis, un kad tu 4 reizes to atkārto, un tā ir pusi no tavu panta, pārējais pants zaudē tā kā, impact. Es domāju, ka šoreiz ilgi nečakarējāt laiku, jūs abi divi, tas prasa olu šito darīt. Mana balss iziet pa tevi, tā kā uztaisam troksnē! 3-7-1, po! Nu tā kā tā arī bija, kā mēs domājām, pa lielam žūrija arī teica diezgan līdzīgi. Viņi gan vairāk izcēla, gan Serpentīns galvenais izcēla 3. raundu no dzī. Jā, nu varbūt tas ir kaut kas tāds vēl nedzirdēts. Un, es saku, mums ir, man liekas, jāpiedomā pie tā, ka mums vajag austiņas. Jo ar lielajiem, mums ir, skatītāji to neredz, mums ir lielās tumbas. Un mēs bieži vien, vismaz tajā burlaka batlā noteikti, es viņu pēc tam pastījos atsevi, tā kā, un mēs daudz ko nedzirdējām tā tīri. Tā kā tā. Bet, jā, bija visumā krūti. Esam redzējuši 2 no 8 astotdaļfināla batlēm. Gaidīsim nākamo. Nākamo, jā, paldies par skatīšanos, lai jums jauka nedēļa. Un tad jau tiekamies. Čau, čau. Čau, čau.